Valstī īstenotās konsolidācijas dēļ mazāk naudas nākamgad būs arī pašvaldībām. Ar kādām izmaiņām jārēķinās rīdzniekiem, to šorīt jautāsim mūsu studijas viesim Rīgas domas priekšsēdētājam Ilam Ušakovam. Labrīt! 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 Vispirms par vakardienas vētru, kā tikko dzirdējām, Rīgā nesot bijuši izsaukumi. Rīga pārlaidus mierīgi. Paveicies, jā, šoreiz. Tad bez nekādiem postījumiem? Bez postījumiem un bez, mani rīcība informācijas par lielām problēmām arī nav. Sirmtiķis sola, ka arī šodien vētra turpināsies, vai tās spēks varētu būt tāds ievērojams, ar kur būtu jārēķinās rīdzniekiem kaut kādā veidā? Visu laiku esam gatavi, bet patreiz izskatās, ka būs vienkārši stiprs vējš, un mēs negaidām, ka būtu kaut kādas lielas problēmas. Un galvenais, lai atkal egli noturētos kārtējo reizi, bet patreiz tā. Par nākamā gada budžetu šobrīd ir skaidrs, cik daudz būs jāietaupa, un vai tad, beidzot ar valdību ir panākt vienošanās par visām naudas summām? Rezultātā visas pašvaldības saņems mazāk no iedzīvotāju ienākumu nodokļa. Tas eventuāli, piemēram, Rīgai nozīmēs, ka mūsu ieņemuma daļa paliks tāda pat, kā bija šogad, bet atšķirība ir tā, ka mums ir lielāki maksājumi par kredītiem, ko bija paņēmušas iepriekšējie sasaukumi. Tas ir, piemēram, Dienvidtilts un citas lietas, plus mums ir krietni lielākas sociālas izmaksas, jo trūcīga personu skaits, piemēram, 11. gada ir vairāk nekā 3 reizes lielāks nekā bija 9. gada. Tas nozīmē lielākas izdevumus, bet kopumā lielas vilcienas nākamais gads rīdzniekiem būs 1:1 kā šogad, jo turpināsies gan skolu remonti, gan sadarbība ar privātiem bērnu dārziem, gan tiks strādāts pie šogad uzsāktiem lieliem rekonstrukcijas projektiem, kā Ziemeļblāzma, Rīgas domas, ko mēs līdzfinansējam, tiks uzsākts Nacionālā muzeja rekonstrukcijas pasākums. Līdz ar to viss turpināsies, bet mēs bijām spiesti atlikt līdz vasarai lēmumu pieņemšanu par atsevišķiem lieliem rekonstrukcijas darbiem skolas. Jo tas, kas ir nepieciešams, fasāžu remonta darbi, izgaismošana, blakus teritorija laba iekārtošana, tas viss turpināsies, bet daži lieli projekti visdrīzāk tiks atlikti uz 1 gadu. Izmaiņas ir gaidāmas ar nekustamo īpašumu nodokli. Kā tas skars rīdzniekus? Cik būtiski lielai daļai tas būs? Mēs neko nemainīsim. Mēs visu atstāsim tāpat, kā bija šogad, un līdz ar to mums arī ieņemuma daļa, kas ir saistīta ar nekustamo īpašumu nodokli, ir plānota tādi pat līmeni, kā bija 11. gadā. Mēs neko nemainīsim. Tad arī tiem rīdzniekiem, kuriem ir kaut kādi pierīgā šķūnīši vai mazas kādas nojumītes, uz viņiem tiks attiecināts tikai tik daudz, cik tas attieksies likuma noteiktā kārtībā? Man grūti teikt par pierīgu, bet Rīga mēs neko nemainām. Vienīgais, pie kam mums tagad ir uzsākts darbs, un to, ko mēs varam izdarīt kā pašvaldība, tā ir situācija ar zemes gabaliem zem dzīvojama mājām, jo tagad tieši īrniekiem, dzīvokļu īpašniekiem un tiem, kas dzīvotājas mājas, ir jāmaksā tas nodoklis. Un tur mēs tagad meklējam risinājumus, to, ko nevar izdarīt parlaments, pieņemot savu līmeni lēmumus, tas ir iespējams mainīt attiecām zemes gabals zem mājām, lai tie zemes gabali būtu mazāki un attiecīgi, lai mazāki būtu maksājumi dzīvokļu īpašniekiem. Tas nozīmē kaut kādā veidā sadalīt viņus savādāk? Samazināt. Bet tad šis atceltais 25% pieauguma limits, to jūs vispār neizmantosiet? Mēs to neizmantosim. Mums ir tādas tiesības, bet mēs šīs tiesības neizmantosim. Tāpat no 1. janvāra ir solītas izmaiņas mikroautobusu sistēmā un kopumā sabiedriskā transportā. Ar ko ir jārēķinās rīdzniekiem? Patreiz, ka vismaz 1 mēnesi, bet visdrīzāk 2 mēnešus viss strādās pa vecam, jo viena kāda Igaunijas kompānija apstrādēja konkursa rezultātus, pie tam tā kompānija konkursa pat nepiedalījās. Un to kompāniju pat žurnālisti nevar atrast. Bet process ir apstrādēts, tas var prasīt mēnesi vai 2, bet kad konkurss beigsies, rīdznieki varēs izmantot tieši jaunākus mikroautobusus, jo privāts kompānijas, kas uzvarēs šajā konkursā, strādās zem satiksmes, Rīgas satiksmes kontroles, bet tas būs privāts kompānijas, kas nodrošinās šo pakalpojumu. Un pret viņiem ir prasības pirmām kārtām par autotransporta parku. Tas visi autobusi būs no 3 līdz 5 gadiem, tas ir maksimums. Plus būs striktas prasības, lai kustētos un brauktu tieši, tomēr, tā kā to prasa saraksts. Tas ir 2. Un 3. parādīsies gada vidū, es varētu prognozēt jaunie vēl maršruti papildus, kas ies no mikrorajoniem, nebraucot caur centru. Bet faktiski tas nozīmē, ka mikroautobusus tagad kontrolēs nevis satiksmes departaments, bet Rīgas satiksme. Tieši tā. Tas būs arī zem Rīgas satiksmes. Attiecīgi būs labākais saspēlējums starp Rīgas satiksmes maršrutiem un attiecīgi privātiem maršrutiem. Un būs striktas prasības pret to, kādi ir autobusi.
regulējums attiecībā pret cenām netiks iztenots. Šos lēmumus kādam ir jābūt cenām pieņems tie paši kompāniju īpašnieki. Bet tad Rīgas Satiksme noteiks cenu vai šie pārvadātāji paši? Pārvadātāji. Būs kādam jāapstiprina šīs viņa cenas, jeb cik viņi gribēs tik Kārtība pateikt? saglabāsies tāpat, ka ir šogad to apstiprinās tik un tā saskaņojot Rīgas domēm, bet lēmums, ka bija tagad, ka ir tagad arī nākotnē, tas ir pārvadātāju kompetence. Bet tad šie pārvadātāji tā kā konkursa kārtībā pieteiksies, un kurš piedāvās lētāk aizvest cilvēkus ar jaunākiem autobusiem, to Rīgas Satiksme ņems? Konkursa piedalīsies, es varu prognozēt, visas tās kompānijas piedalās, kas patreiz strādā. Tiks tālāk tās kompānijas, kas atbilst visam prasēm pret maršrūtiem, autotransporta parku un visiem pārējiem. Cenas tiks tagad netiek ielikts konkursa, jo degvielu cenas var mainīties pa gadu, citu apstākļi var mainīties pa gadu, un attiecīgi, ja mainoties apstākļiem, pārvadātais pieprasa, lai viņam atļautu, piemēram, par 5 centimiem paaugstināt biļešu cenu maršrutu uz Pļavniekiem, tad attiecīgi tas lēmums tiks izskatīts. Un vēl arī kādas izmaiņas iespējams ir ar apkurss cenām, vai tur ir kaut kādas? Mums ar apkuras cenu viss ir, diemžēl, ļoti vienkārši. Ir gāzes cena no Krievijas, un attiecīgi tas praktiski 1:1 ar nelielu laika nobīdi arī parādās pēc tam apkuras cenas. Vēl arī pagājušās nedēļas nogalē noslēdzās konkursu uz Nacionālās operas vadītāja vietas, kur pretendēja tikai līdzšinējies vadītājs, taču Kultūras ministrija šobrīd ir iecēlusi pagaidu vadītāju. Žagars šobrīd neturpina savu darbu. Vai jūs zināt konkrētāk, kāpēc šāds lēmums? Mums šis lēmums izraisīja šoku, godīgi sakot, jo Žagara kungs, piedodiet par tādu vienkāršotu pieeju, bet viņš ir viena no galvenām eksporta precēm Latvijā un Rīgā. Latvijas Nacionālā opera ir viens no iemesliem, kāpēc pie mums brauc turisti. Bet Kultūras ministrija argumentē, ka ir kādas finanšu problēmas, kuras pa priekšu esot jāsakārto, un tikai tad varēs... Grūti spriest, jo, cik es zinu, pirms 3 mēnešiem bija pabeigts audits Nacionālajā operā. Tas nozīmē, ka nekādi jaunie pārkāpumi vienkārši tīri tehniski nevarēja parādīties, ja audits bija pabeigts. Un līdz ar to, ko mēs redzam, ka ir ļoti liela draudi, ka Nacionāla opera nevarēs tālāk attīstīties tā, kā ir bijis ar esošu vadītāju, jo Žagara kungs ir eksporta prece, to, ko viņš ir izdarījis ar operu, un ir ļoti lielas bažas par to, ka tas lēmums ir pieņemts vadoties no politiskiem vai kaut kādu ierēdņu kāriņa motīviem, un tieši tāpēc Žagara kungs patreiz nevar turpināt savu darbu, bet 14. gads ir priekšu, kad Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, un tagad būs pusgads pārstāvis ierednis no ministrijas, kas vadīs operu, pēc tam vēl kaut kāda konkursa, teiksim, operas pilnvērtīga dalība šajā pasākumā būs apdraudēta. Ir apdraudēts, vai mēs varēsim to operu atkal tik veiksmīgi pārdot turistiem, nemaz nerunājot par vienkārši Rīgas kultūras dzīvi, un es ļoti ceru, ka tas lēmums ministrs kundze pieņem vadoties vienkārši no nepareiziem padomiem, ko viņas sniedz varbūt viņa komandām. Vai domāju, ir iespēja ietekmēt šos procesus? Nē, ko mēs varam ietekmēt? Vienīgais patreiz, vienīgā saistība ar operu mums ir tā, ka mums pieder šī māja. Mēs prasām par šo māju 300 latus mēnesi, kā īres maksa, un tas ir diezgan pieteicīgi. Ko mēs tad paaugstināsim cenu, tad diez vai. Vienīgais arī tas, ka vēl šobrīd Kultūras ministrijas valsts sekretāri ir atstādināti uz izmeklēšanas laiku no amata. Tas nozīmē, ka kaut kāda pārkāpuma tomēr varētu būt. Vai jūsu rīcībā ir kādas ziņas par to? Es zinu oficiālu informāciju, ka pirms 3 mēnešiem bija audīts. Tas nozīmē, ka runāt par pārkāpumiem droši vien būtu grūti, bet attiecīgi, lai notiek viss tam, kam ir jānotiek attiecībām, ņemot vērā ministrs lēmumu, bet es ceru un zinu tā arī ļoti labi ministrs kundze, ka profesionāli, ka viņi droši vien, es tā ceru, pieņem uz tādu lēmumu vadoties no nepareizi sniegtiem padomiem. Paldies jums par sarunu šorīt. Paldies arī jums. Mūsu studijā Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs. Jā, mēs